Laipni lūgt MyFitness podkāstā bez svariem. Es esmu privātais treneris Kārlis Matisāns, un uz šodienas sarunas uzaicināju dzīvo vieglāk uzturas speciālisti Elizabetu Ozolu. Mūsu šodienas saruna būs par tēmu, kas ikvienam ir aktuāla, dažiem tā ir vitāli svarīga veselības uzturēšanai. Tie ir ēšanas traucējumi. Sveika, Elizabete! Paldies, ka esi ieradusies! Sveiks, Kārli! Prieks šeit būt! Ikdienā tu gatavojies lekcijām un meistarklasēm, lai cilvēkiem pastāstītu par uzturu ieradumiem, tā skaitā pieskaries kādā no tēmām arī ēšanas traucējumiem, bet visticamāk, tu nepamodies 3 gadu vecumā un zināji, kad es izaugšu lielu, tad es par šo stāstīšu cilvēkiem. Pastāsti, kā tu līdz šim esi nonākusi un kāda bijusi tava pieredze šajā tēmā? Paldies! Viss sākās ar to, ka man pašai ir bijusi pieredze gan ar emocionālu ēšanu, gan ar ēšanas traucējumiem. Un būtībā tas ir iemesls, kāpēc es vispār izdomāju sākt studēt uzturu. Un, ja mēs runājam par to manu pieredzi, tad es vēlos sākt ar to, ka es nāku no mazpilsētas Balvi. Tā ir pilsēta Latgalē. Un, tā, kad es dzīvoju Balvos, es biju ļoti sportiska. Es dejoju gan sporta dejas, gan tautas dejas, gan peldēju, respektīvi tāds tiešām aktīvs bērns. Atnākot uz Rīgu pēc 9. klases, tas viss mainījās. Es turpināju tikai dejot tautas dejas, līdz ar ko tā slodzīte palika stipri mazāk. Es kļuvu diezgan tāda mazaktīva ikdienā, jauna vide, stress, vispār pārmaiņas, vēl pusauģa hormoni, un tas viss šie vides faktori rezultējās tajā, ka man, diemžēl, bet attīstījās emocionālās ēšanas epizodes un arī ēšanas traucējumi. Tas ir ļoti, ļoti spēcīgs lozungs, ja vārdu salikums, kuru pieminēt par sevi. Kā tev šodienā par to ir runāt un atcerēties atpakaļ? Joprojām tas kaut kur emocijas uzjundīja, vai ar to var arī tikt galā un kaut kādā vecumā saprast, ka šis vairs mani nedefinē kā cilvēku? Ir tā, ka īsti līdz galam to izārstēt, man šķiet, tas pat nav iespējams, ar to ir jāmācās sadzīvot. Un tas tā arī ir, ka tas neattīstās vienas dienas laikā, un to arī nevar izārstēt vienas dienas laikā. Līdz ar ko, kā jau minēju, tie bija vairāku faktoru kopums, kas pakāpeniski šo attīstīja. Un sākot studēt šo uzturu, tad es arī iemācījos, ko nozīmē veselība kopumā. Un, ja tu jautā, kā man ir šobrīd, tad par to runāt un atcerēties, protams, ka nav viegli, tas ir ar kaut kādu emocionālo pieskaņu, bet tāpat laikā man patīk ar to dalīties un patīk parādīt cilvēkiem, ka hei, tu neesi viens. Jā, arī es tam esmu gājis cauri un paskaties, ar mani viss ir kārtībā, tātad ar tevi arī var būt kārtībā. Un, tāpēc to ir svarīgi atcerēties un ik pa laikam, tad, kad man piezogās tā doma, ka es varētu apēst kādu emociju, es atceros, kā bija toreiz, un es tagad zinu, kā man ir jārīkojas. Līdz ar ko, par to domāt nav viegli, par to es nedomāju ikdienā, bet, protams, arī par to atceros, un tā ir lieta, ar ko tev ir jāstrādā visas dzīves garumā, un tas nenotiek vienas dienas laikā. Šobrīd tevī klausoties, es jūtu, tev ir ļoti laba kompetence, un tu brīnišķīgi vari pastāstīt par vārdiem, tu pieskaries terminiem, kas, kā es iepriekš minēju, emocionāla ēšana vai apēst kādu emociju, tas ir ļoti spēcīgi ataino darbību, kas ļoti daudziem mums patiesībā ir spēcīgāk vai mazāk spēcīgi. Bet es tomēr aizvedīšu atpakaļ, jo tu pieminēji, ka tavs viens no triggeriem bija šī 9. klase. Un 9. klasē, kas ir jau pusauģu gadu sākums, un mums ir liels sabiedrības spiediens, pirmkārt jau pusauģu sabiedrība. Tāpēc pastāsti, vai tu vari pārsteigumos pusauģu vecumā, kas rada lielu spiedienu meitenēm, un varbūt tu zini arī pieminēt puišiem, kāpēc tas var novest pie ēšanas traucējumiem? Pirmkārt, tas ir sociālā vide, tas ir, kas notiek mums apkārt, tie ir sociālai tīkli, ka rāda, ka vajag būt tādiem un tā, ka tad tas uzsvars lielākoties, piemēram, no tādiem cilvēkiem, no kā iedvesmoties nāk
ka viņi rāda tomēr uzsver nevis šo te veselību, bet tieši tievumu, ka forši ir būt, ja tev ir, ka tu esi riktīgi slaids un tā, un ka būtībā viņi īsti vēl nemāk racionāli uz to skatīties un saprast to, ka tā īsti nav veselība. Labāk paskaties MyFitnessa kontu, ja, vai paskaties kādu cilvēkus, kas ir uzturu speciālisti, kādu kontu viņi veido, ka viņi uzsver to, ka svarīgi ir veselība, nevis tas, kā tu tur tagad izskatīsies. Un tad pusauģu gados tā ir tiešām tā ārējā vide, kas ir vissvarīgākais, tā sociālie aspekti. Tad, kas vēl tāds ir, protams, šī piekļuve ātrās ēdināšanas iestādēm, ejot cauri, kur jaunieši pārsvarā uzturās. Tas ir visbiežāk, tas varbūt ir centrs, ja? Un tur ir gan McDonald's, gan Hesburgers, viss tāds ātrā ēdināšana, līdz ar ko viņiem gribās ātri ieskriet, ātri kaut ko paņemt un tā, un skolā ēst pusdienas, ko, nē, ejam labāk kaut kur ārā, tas taču ir stilīgāk, tas taču ir foršāk. Un, būtībā te var uzskaitīt ļoti daudz visādus faktorus, bet es teiktu, ka primāri tomēr tā ir sociālā vide. Un tas ir tā, ka, ja tev visi pārējie cilvēki, kas ir tavā lokā, arī vēlās izskatīties tur slaidāki, nedomājot par veselību kopumā, tad tu jau arī to savu domāšanu tā kā nemainīsi. Man šķiet, var rasties ļoti liels spiediens. Jo, ja tuvāko cilvēku lokā ir slaida persona, kurai šķietam viss notiek viegli, prāts ir brīvs šai personai. Savukārt kāds, kuram ir mazliet lielāka ķermeņa uzbūve, viņam jau ir stress par to, ka es esmu lielāka izmēra, man ir jāizskatās citādāk, bet patiesībā, ko mēs pieaugušā vecumā iemācāmies, ka jo lielāks ir stress, augstāk mums ir stresa hormoni, pastiprinātāk mums ir liekā svara uzņemšana, uzkrāšana. Tāpēc tāds beigas aburtais loks. Un man šķiet, ka svarīgākais ir vispirms saprast, ka man nav jāizskatās noteiktā veidā. Nava viduklim jābūt divreiz tievākam par gurniem vai par krūškurvi, kad katra cilvēka ķermeņa forma ir individuāla. Un proporcijām nav jābūt vienādām, nav jāmēģina sevi ieforsēt. Kādam tas vienkārši ir ģenētiski dabas dots. Un kādam vienkārši dabas dots būt spēcīgākam cilvēkam. Tāpēc vajag apzināties, manuprāt, kas ir sava spēcīgākā īpašība. Ja viens no tiem ir stipra ķermeņa uzbūve, visticamāk, es būšu fiziski un augsti iespējams arī mentāli spēcīgs cilvēks. Man ir iespēja izaugt stipram vai stiprai un būt noturīgam pret šiem te ārējiem faktoriem, nevis mēģināt sevi ielikt kaut kādā veidnī. Izskatā vai iedarēties kaut kādā sabiedrības daļā. Mēs varam iedarēties, ja mēs jūtamies iedarējušies. Vai arī tev ir bijis jāaiziet kādam posmam, kur tu mēģini iedarēties un mēģini sevi pielāgot? Jā, ir. Un tas pat arī ir, sasaucoties ar to, ko mēs sākumā runājām, tas tik tiešām ir bijis tāds vidusskolas posms. Kā jau teicu, tas ir jauna vide, nevienu nepazīstu, gribu iedarēties. Un, lai to izdarītu, es cenšos būt varbūt ne tā, kas es esmu, bet es gribu būt foršāk, paskaties, tur tā kā man ir vairāk naudiņas, es varu aiziet tur paēst un tā un tā. Respektīvi censties tā kā pierādīt sevi un iedarēties. Un tad bieži vien tu nonāc pie tās atziņas, ka tu liec to masku. Ka tev ir tāds, bet tu taču neesi tas cilvēks, tu jau esi vienkāršais cilvēks, kurš grib vienkārši justies labi, būt veselīgs un viss. Bet jā, tā iedarēšanās sajūta, ka tu pat dari lietas, varbūt, kas tev īsti nav raksturīgas, jo es saku, dzīvojot Balvos, tā ir mazpilsēta, tur īsti nav piekļuves kādiem ātrās ēdināšanas restorāniem. Tu ēd skolā, kas tev ir pieejams, ja, kur viss ir tātad pēc Ministru noteikumiem, viss ir tā kā sabalansēts, bet pārvācoties uz Rīgu, tev ir iespējas, tev ir piekļuve visam. Un tad jā, man paradumi mainījās ļoti strauji. Un līdz ar ko tas viss rezultējās gan liekajā svarā, gan emocionālās ēšanas epizodēs un tā. Jā, tā kā tas var novest tieši nevis pie laba iznākuma, bet tieši pie kaut kādiem traucējumiem, kas ietekmē tevi. Padalies, lūdzu, kas ir bijis tālākais, cik tu esi gājusi pusauģu gados, lai saviem tuvajiem vai vienaudžiem izpatiktu? Tas tālākais noteikti ir tā ēšanas traucējumu un emocionālās ēšanas galējā stadija, ka
lai es citiem patiktu un tiešām būtu tāds kā piemērs, uz ko viņi varētu skatīties, ir sevis kaitēšana. Tātad kaitēšana sev, kaitēšana savam organismam. Un tad tas tālākais, cik tālu esmu gājusi, ir tas, ka es to ēdienu esmu mēģinājusi kaut kā no sevis dabūt ārā. Nevienam to nezinot, nevienam par to nestāstot, bet to visu slēpjot un tik tiešām vienkārši kaitējot sev. Apēdot, neviens nav blakus, aiziet to ēdienu dabūju ārā, vai tie ir caureju izraisoši medikamenti, vai tā ir vemšana izraisīta. Un tikai un vienīgi tāpēc, lai kādam izpatiktu, varbūt lai izpatiktu sev, īsti pat nesaprotot, bet jā, cenšoties iederēties, teiksim tā. No 1 līdz 10, cik briesmīga ir tā sajūta? Viņa visticamāk nav aizmirstama. 11, 12 un uz augšu. Cik ilgs bija tas posms, kad tu šādi dzīvoji, kad tā bija tava ikdiena? Tas posms bija, var teikt, visa vidusskola. Tie ir gadi? Tie ir 3 gadi, ka, protams, bija kaut kādi pārsinājumi, bija tādas reizes, ka likās, kaut kas, vairāk tā nav ikdiena, bet nē, tas tik un tā vilkās visu vidusskolu, un tas bija tā viļņveidīgi. Tieši tāpēc arī izvēlējos studēt uzturu, jo man, pēc 12. klases man bija tā, ka man īstenībā padevās diezgan daudz priekšmetu, un man nebija tā, ka padevās kaut kas konkrēti, ka es zinu, ka es tagad būšu programmētāja vai kā tā. Man padevās diezgan daudz, tāpēc man bija ļoti grūti izlemt, kas es vēlos būt, un es izdomāju, man tagad ir šāda problēma, varbūt man ir vērts iet mācīties uzturu stradiņos, lai es vispār palīdzētu sev. Un tāpēc izvēlējos doties studēt šo uzturu. Un, lai palīdzētu sev, protams, nekas vēl nebija beidzies, bet sākās šīs studijas. Un, protams, atkal tas nenotika vienas dienas laikā, bet studiju laikā mums ļoti daudz mācīja par to, kas vispār ir veselība, ka tas ir biopsihosociālais modelis un ka būtībā mainot vienu aspektu, piemēram, tikai un vienīgi ēšanu, nekas nemainīsies. Cik svarīga ir psihoemocionālā veselība, cik svarīgas ir fiziskās aktivitātes, sociālā vide, draugi, vispār attiecības, ka tas viss ir tāds faktoru kopums. Un tad es sapratu, es tad biju izmēģinājis vidusskolā, gan lai ar to tiktu galā, gan badošanos, gan visādas diētas, un man nekas nestrādāja. Es sapratu, labi, ar ēšanu man tad tagad nesanāks, bet varbūt es varu mēģināt no psiholoģiskās puses, un tad jau tā ēšana, ka jau kaut kā aizies. Un es sāku pievērsties sev no psiholoģiskās puses. Es sāku saprast, mācīties, kā sevi iemīlēt, kā celt savu pašvērtējumu, savu pašapziņu. Un tiklīdz es koncentrējos vairāk uz šo psiholoģisko pusi, es sāku justies labāk, man parādījās augstāks pašvērtējums. Un līdz ar to jau paralēli visam es sāku ievērot, ka man ir mainījušies ēšanas paradumi, jo arī studijās mums mācīja, kā būtu pareizāk jāēd un tā. Es sāku kļūt aktīvāka, ja? Es turpināju arī ikdienā vienkārši būt aktīvāk, nevis sēdēt mājās, bet doties kaut kur ar draugiem, kaut kur pastaigāties, kaut kur izbraukt ar velosipēdu, kaut kur aiziet nopeldēties. Tā, ka vienkārši kļūt aktīvāk un iemīlēt dzīvi. Un tas tik tiešām tas mans iegūms ir tas, ka esmu iemīlējusi dzīvi, esmu iemīlējusi sevi, un tiklīdz es sāku strādāt pie visām šīm komponentēm, man tas svars pakāpeniski vienkārši līdz ko man tā vairs nebija prioritāte bija es, tā kā mana emocionālā veselība. Man viss pakāpeniski sāka normalizēties, un tagad man ir tas, jo man bija pienākuši klāt 15 kilogrami, tad tiklīdz es sāku strādāt pie visām šīm 3 komponentēm, man tas viss liekais svars nonāca nost, un tagad viņš man stāv, varbūt kādu kilogramus plus mīnus, bet es jūtos ļoti labi. Sanāk, 10. 11. klase, tad, kad tu biji visticamāk tajā savā, sauksim to par tumšāko brīdi, lai mums ir atskaits. Tāda tev bija tavs ķermeņa svars. Kā tu vērtēji, normāls vai jau pazemināts? Jā, man bija vidusskolā, tad man bija tas svara pieaugums. Man bija tātad 70 kg, un viņi visu laiku arī turējās.
visu šo laiku. Tad tu mēģināji dabūt? Un tad es viņu mēģināju dabūt nost. Okay. Un tad man tur labi kaut kādi 5 kg samazinājās. Un tad, kad tu to visu pārtrauci? Un tad, kad es pārtraucu tevi šaustīt, tad man tāpat bija kaut kādi varbūt 65, bet es tāpat nejūtos līdz galam laimīga. Un tad, kad es sāku pievērsties sev, tad man viss pakāpeniski pa kilogramu nāca nost. Tad sanāk, vai bija brīdis, kad tu biji savā svarā? Tu mēģināji dabūt no sevis nost, un kaut ko tu dabūji no sevis nost, bet pēc tam tev ir lielāka vilna, tas atnāca arī atpakaļ, Jā. Un tā ir lieta, no kā, manuprāt, visvairāk cilvēki baidās, jo visi zina šīs pieredzes, ok, fine, es sev ļoti ierobežoju, es gribu sevi padarīt vieglāku, slaidāku, bet es nedrīkstu apstāties, jo ja es apstāšos, tad ir zināms, kur viņai nāca klāt, es negribu, lai man nāk klāt tās bailes, manuprāt, var daudz ilgāk paildzināt šo posmu. Tad, kad tu pastāstīji, es pārtraucu domāt par uzturu, un es pievērsos, lai celtu savu pašapziņu un pašvērtējumu. Man likās, vai tad, kad tu gāji 11. vai 12. klasē, vai tādu vēl esot tajā vidē, tev bija kāda doma, šķiet šis mirklis, kad es esmu pie poda un mēģinu dabūt laukā no sevis pusdienas, man šis nepatīk, es gribu sev novērtēt augstāk. Es ticu, ka es dzīvē esmu pelnījusi sasniegt kaut ko vairāk un pieredzēt kaut ko priecīgāk kā šo mirkli. Vai tiešām 12. klasī tev bija tāds, vai tikai tad, kad tu jau biji prom no skolas, citā vidē un sāki mācīties? Jā, jo vidusskolā tas tik tiešām bija vairāk. Es tikai un vienīgi koncentrējos uz to, ka man vajag to svaru dabūt nost. Jebkādas epizodes man ir bijušas, es vispār neņēmu vērā to, kā es jūtos. Jā, es zinu, ka es jūtos slikti, bet tas tā tam ir jābūt. Es nesapratu to, ka es to varu mainīt, ka es varu noteikt to, kā es jutīšos un kontrolēt savas emocijas. Un tikai pēc tam, kad es sapratu tik tiešām, cik daudz tās emocijas un tavs emocionālais stāvoklis var ietekmēt to, kādi tev būs tie ēšanas paradumi, tad sākot strādāt pie tā, tad arī man viss sakārtojās. Jo, kā jau teicu, mainot tikai ēšanas paradumus, nekas nemainīsies. Un bieži vien arī šai emocionālajai ēšanai, kas būtībā, es ticu, ka ir bijis kaut reizi katram dzīves laikā, būtībā visa noteicošā pamatā tās ir emocijas un netikšana galā ar emocijām. Kā var atpazīt emocionālo izsalkumu no fiziskā izsalkuma? Man patīk viņus raksturot sākumā tā kā vienā vārdā, jo tad ir vieglāk arī pēc tam to visu izprast, ka fiziskais izsalkums tas ir tāds kā džentlmenis, tāds pieklājīgs, viņš parādās lēnām, pakāpeniski, viņš ir tāds pacietīgāks, bet emocionālais izsalkums vienā vārdā tas ir kā nešpetnis, kuram vajag visu tagad un tūlīt, viņš parādās no zila gaisa, tagad ir kaut kāda emocija, man vajag tagad, es gribu tagad to konču apēst, nevis vēlāk. Un fiziskajam izsalkumam nav raksturīga šī konkrēta vēlme pēc kādiem konkrētiem ēdieniem. Jo emocionālam izsalkumam, diemžēl, tie ir kaut kādi komforta ēdieni, kaut kas traknāks, kaut kas saldāks, kas ātri paceļ šo dopamīna līmeni. Jo mums paceļās dopamīna līmenis, mēs tātad dabūjam kaut ko saldu, kaut ko traknu, ir īslaicīga lēmas sajūta, pēc tam mums parādās vainas sajūta. Savukārt fiziskam izsalkumam tā nav raksturīga, jo remdējot fizisku izsalkumu, mums vienkārši gribās paēst, mums gribās ēdienu, mēs esam daudz apzinātāki tajā brīdī. Savukārt tas emocionālais izsalkums, kā nešpatnis, viņam vajag tagad, tūlīt, tur ir vispār nav apzinātības nekādas, vainas sajūta, pēc tam atkal tas ir kā nebeidzamais tāds aplis. Tev ir vainas sajūta, tu gribi apēst to emociju, atkal tu viņu apēd, tu ar to netiec galā, un tas ir tā kā nebeidzamais aplis. Man ļoti patīk tavs skaidrojums. Es gribētu piešķirt vienu mazliet spēcīgāku vārdu. Un, ja gadījumā tu vēl neesi domājis, tad apsver iespēju par grāmatas sarakstīšanu. Kā atpazīt emocionālo no fiziskā izsalkuma? Jo fiziskais izsalkums ir kā džentlmenis. Viņš ir laipns, viņš dod tev speisu, paēst un netraucēt dzīvot. Savukārt emocionāls izsalkums ir kā bad boys. Viņš ir īsts negantnieks, kā tu teici, nešpatnējs.
Tas tev liek paņemt, bet pirmo devu viņš tev ir gatavs iedot pa brīvu. Un ko līdz tu esi uz tā āķa, tu gribēsi neapturami vēl un vēl dzīties, jo emocionālais ir saistīts ar dopamīnu, kas mums raisa visu laiku vēlēšanos vēl un vēl gūt kaut kādu kārdinājumu, apmierinājumu. Bet lielākais mīnus emocionālai ēšanai ir tas, ka mēs nejūtam sāta sajūtu un mēs pilnībā nejūtam garšu. Es no savas pieredzes varu padalīties. Es varu apēst lielu 200 vai 300 gramu šokolādi brīvi. Es paņemu pirmo, otro, man jau ir trešdaļa, man ir jau 2 trešdaļas apēstas. Man nav nekas. Vienīgais, kas 10 minūtes pēc tam ir nelabuma un riebuma sajūta. Par to, ka vienkārši, fine, man ir tik strauji ielikts kaut kas trekns un cukurots. Man liekas, fine, šobrīd man tas nepatīk, fine, es izdzīvošu. Man tā nav problēma, pa laimi man nav diabēts, bet man ir bijušas problēmas rītīgi nespējot apturēt sevi no saldumiem. Visbiežāk tas ir bijušas pieaugušu vecumā, kaut kad 25 apmēram gadu vecums tas bija, kad es varēju apēst ļoti daudz šokolādi pēc ļoti nogurdinošām dienām, un tam nebija nekāda baudījuma. Man paprasītu, vai tev garšo šī šokolāde, kāpēc tam tik daudz ēnas ir. Un vienalga, vienkārši gribās viņu aprīt. Un tieši tā, jo arī emocionālajam izsalkumam ir raksturīgi tādi kā blackouti, ka tu īsti pat neatceries, ka tu esi apēdis. Piemēram, tu sēdi pie televizora mājās un tu paņem to čipsu paku. Tātad tev jau raksturojās šī televizora skatīšanās ar kaut kādu ēdienu uzņemšanu. Bet tu sāc ēst to čipsu paku, sākumā tos pirmos varbūt kādus 3 gabaliņus tu tā kā ēdi izbaudot vai cik garšīgi, un pēc tam vienā brīdī tu paskaties un tev ir tāds, pa kuru laiku tu esi apēdis to visu čipsu paku. Ka tas ir tāds blackouts, ka tu īsti, piemēram, vai arī tu paņem to vienu cepumiņu un pēkšņi tev vairs, tu esi apēdis to visu paku. It kā tu esi bijis, tā kā tu esi tas, kurš ir apēdis to cepumu paku vai čipsu paku, bet tu īsti neatceries, kā tu izbaudīji katru gabaliņu, kā tu biji šeit un tagad, jo tu biji aizņemts ar to televizoru un tu to darīji neapzināti. Tas ir tā kā, automātiska kustība, kā autopilots, ka tu vispār, Tu neesi šeit, tu esi kaut kur citur, un tu tikai turpini un ēd. Un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti ar to cīnīties, tāpēc bieži vien cilvēki, pirmkārt, cilvēki negrib atzīt, viņi negrib iepazīt sevi un apstāties, jo viņiem vieglāk ir izdarīt autopilotā, sarunāties ar kādu pa telefonu, kaut ko ātri ēst, atbildēt tikmēr uz e-pastu, nevis vienkārši apstāties un būt šeit un tagad. Jā, tieši tā. Tajā brīdī, kad tu jau esi tajā ritenī un kāds tev kaut vai satver aiz rokas un pasaka apstājies. Refleks ir nopratīt nost to runu, vienkārši netraucē un vienkārši turpināt, jo mēs esam tik ļoti zaundiņi, ka mēs nevaram apstāties. Tas ir normāli. Mums cilvēkiem tas ir, manuprāt, ja ne visi, vismaz daļa no mūsu mūža, katram ir iemācīties atpazīt sevi situācijā, ko es šobrīd daru un vai es varu to apturēt. Lai nekavēties. Es rakstu e-pastu, atbildu, vai es varu šobrīd vienkārši apstāties un vienkārši minūti, kaut vai 30 sekundes, darīt neko. Ja pēc 10 sekundēm jau ir 17 dažādas domas, kaut vai 4 dažādas domas prātā, visticamāk, augsta iespējamība, ka šis te pats nemieris ir pārnesams arī uz citām ikdienas aktivitātēm. Vai tas ir darba e-pasts, vai tā ir mājas darba rakstīšana, vai tā ir ēšana. Jo tas ir, manuprāt, labs veids, kā mēs varam vienkārši apzināties sevi. Jo tajā mirklī, kad, manuprāt, ir tas emocionālais ēšanas moments pašā karstumā, noraksti sevi. Atceries šo notikumu nākamajā dienā un paturi prātā, lai vakardienas pieredze tev vienkārši liecina, hei, es esmu šāds cilvēks, es šādi rīkojos. Vai es gribu to mainīt? Manuprāt, tas pagrieziena punkts ir ļoti būtisks, lai apzinātos emocionālo ēšanu, un tad pavērot, kur citās dzīves situācijās man ir grūti sevi apturēt. Vai man ir grūti sevi apturēt, ja ir karsta saruna? Vai man ir grūti sevi apturēt, ja man ir jāatbild e-pasts un kāds man uzrunā vai stāsta joku un saka, atvaino, man nevajag tavu joku, man vajag atbildēt e-pastu. Vai tiešām man vajag? Jo e-pasti nekur nepazudīs. E-pasti nepazūd, viņi draftā saglabājās, tā kā burtiski, viņi nepazūd. Vai pusauģu gados, vai tuvu 20 gadu vecumam, tev ir kāds ieteikums, kā atpazīt uzvedību vai iezīmes, kas varētu liecināt par to, vai man ir emocionāla ēšana, vai kādi citi ieradumi? Ir jāuzdod sev jautājums. Būtībā jautājumi, vai
man ir kāda vainas sajūta pēc tam, kad esmu kaut ko apēdis. Jo bieži vien tas raksturojas ar emocionālo šo ēšanu. Vai es turpinu ēst, tad, kad es jau esmu jutis šo sāta sajūtu. Tas ir par vainas sajūtu, par to, kā es vispār jūtos par ēšanu, cik es bieži runāju vai domāju par ēšanu, vai tas ir, jo, protams, pusauģa gados nav jānodarbojas ar kādām drastiskām diētām, to pat darīt nedrīkst un tā, bet jā, viņiem arī ir nepieciešams uzņemt šo vairāk enerģiju nekā kādam varbūt pieaugušiem, vienkārši augošs organisms, bet ir jāuzdod sev jautājums, kādas man ir attiecības ar ēdienu. Vai tas man ir asociējies ar kaut ko pozitīvu, vai tieši ar vainas sajūtu, kaut ko negatīvu, kā arī pēc konkrētiem produktiem, pēc tā, ka vai es vispār ēdu normāli 3 reizes dienā, rokas, pusdienas, vakariņas, vai es pārtieku tikai no kaut kādiem našķiem un tikai no neveselīgiem produktiem, jo pusauģa gados jo īpaši ir šie hormoni. Pusauģi cenšas sevi saprast. Cenšas saprast, kas tās ir par emocijām, un viņiem ir vēl grūtāk to izdarīt, jo viņiem ir grūtāk apzināties savas emocijas. Viņi vēl tikai mācās, arī pieaugušie vēl tikai mācās, bet pusauģu gados, ja vēl nāk šīs hormonu vētras, un tad, ir vēl grūtāk. Tāpēc noteikti tas, ko es ieteiktu, kaut vai vienu dienu, apsēsties, paņem papīra lapu un vienkārši uzdot sev šos jautājumus. Kādas man ir attiecības ar ēdienu? Kā es asociēju ēdienu ar sevi? Vai es jūtos labi par to domājot, vai man ir šī vainas sajūta? Iedomāties, kādas konkrētas varbūt situācijas, kādas ir bijušas. Būtībā tas ir tik tiešām tāds darbs ar sevi, bet ir jāsāk pirmā lieta ar to apzināties. Mūsu uzņēmumam ir tāds projekts Dzīvo vieglāk, kurā tad mēs arī skatāmies un piedāvājam cilvēkiem no šīm 3 aspektiem, tātad psihoemocionālā veselība, uzturs un fiziskās aktivitātes, iemācīties sazināties, saprast sevi, kas tad īsti ar mani notiek un vienkārši iemācīties, kā tad dzīvot vieglāk. Un tad mēs piedāvājam Es pat arī vadu šo atbalsta grupu, ka mēs piedāvājam cilvēkiem, uzsākot šo programmu, papildus atbalstu. Jo, kā jau teicu, atbalsts ir ļoti svarīgs. Bieži vien varbūt kādam tas nemaz nav nepieciešams. Pats uzsāks, pabeigs un palīdzēs. Un tā, bet tomēr lielākoties atbalsts ir ikvienam nepieciešams. Līdz ar ko cilvēku uzsākot šo programmu, mēs viņiem dodam šo atbalstu, sniedzam atgriezenisko saiti, palīdzam viņus atbalstīt savā ceļā. Jo bieži vien, tik tiešām, kā arī mēs jau iepriekš runājām, ka vienā konkrētā posmā visam tiek atmests ar roku, kam man to neko nevajag, un atkal viss sākās no jauna, un atkal mums ir vainas sajūta, un viss ir slikti, un tad mēs ieejam vēl dziļākā bedrē, jo mēs sevi tā destruktējam. Un līdz ar ko tas atbalsts tomēr ļoti svarīgs, un mēs tātad taisam šīs atbalsta grupas, un lai vienkārši cilvēkiem palīdzētu virzīties uz šo mērķi un tikt ar to visu galā. Gan šī podkāsta ietvaros, gan arī ārpus šī podkāsta cilvēki vien vairāk runā, ka, hei, ja tu gribi sakārtot mentālo veselību, tad tev ir jāsāk ar fiziskās veselības sakārtošanu, jo pirmkārt tu velti laiku sev. To, ko tu minēji šodien, jau atejot atpakaļ pusauģu vecumā, kad tev bija iespējams kaut kāds brīvs laiks, un brīvā laikā tu gāji, protams, paēd, bet tāpat laikā tev bija arī šis problemātiskā uztvere, un tev likās, ka tevs ēdiens jādabū laukā. Tad tev pat pietiek laiks par to domāt. Savukārt, ja cilvēks ir brīvajā laikā nodarbināts ar treniņiem, kas nogurdina, kas vairāk veicina arī vēlēšanos gulēt un atpūsties, manuprāt, tas var brīnišķīgi palīdzēt situācijās, jo kā jau tu pat arī no savas pieredzes minēji, tad, kad tu centies tieši ar uzturu kaut ko darīt, tad tas viss malās uz riņķi. Bet tad, kad tu nomainīji vidi un domāšanas veidu, sāki mācīties kaut ko jaunu, ko iepriekš tu nebija nemaz zinājis. Tu izzināji vairāk par sevi, par saviem ieradumiem.
Un es, protams, kā treneris, visiem aicinu, mums ir nepieciešams sports un treniņi, lai mēs izējam cauri pilnam sajūtu un pieredzes spektram ikdienā. Gan mentāls, tā arī fiziskais nogurums. Tas palīdz mums labāk sajust savu ķermeni un saprast, kurā brīdī mums ir nepieciešamība pēc kaut kā, un kurā brīdī mums ir iegriba pēc kaut kā. Un viens no tiem ir kustība, cits no tiem ir arī uzturu uzņemšana. Kad es iesaku cilvēkam pievērsties sportošanai, lai sakārtotu sevi, es bieži atgādinu, tad, kad tu dodies uz treniņu, vai tu dodies, lai paliktu slaidāks vai milzīgāks, vai tu dodies uz treniņu, lai padarītu sevi veselīgāku. Tas ir ļoti būtiski, jo ja tu padari savu organismu veselīgu, viņš varēs kļūt arī slaidāks, ja tā ir veselībai nepieciešamība. Un ķermenis varēs kļūt arī muskuļotāks, ja gadījumā ir nepieciešamība būt muskuļotākam. Jo mēdz būt dažādas situācijas. Bet tas ir mans kā trenera ieteikums, ja runa ir par treniņiem un ar kādu mindsetu doties uz sporta zāli. Vai tev ir pāris ieteikumi, ko darīt uzturziņā? Pirmais noteikti ir apstāšanās un apzināšanās, kas īsti ir tas, ko es vēlos mainīt, ko es vēlos uzlabot. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo bez problēmas apzināšanās jau saknē, kas tad īsti ir tā problēma, problēmas risinājums nav iespējams. Tātad pirmais, mēs apzināmies. Otrais ir, mūsos ir nepieciešams rast motivāciju, saprast, kāpēc es to vēlos mainīt, jo citādāk var doties pie psihologa, pie uzturu speciālista, uz sporta zāli, bet ja mēs neredzēsim to vēlmi mainīties, kāpēc mums tas ir svarīgi, bez mūsu līdzdalības mēs netiksim uz priekšu. Tad tas trešais solis ir sākt rīkoties un saprast to, ka mūsu veselība tas ir tāds kompleksa sistēma, kuru mēs nevaram uzlabot vienas dienas laikā. Tas ir ilgtermiņa rezultāts, un to mēs gribam uzlabot ilgtermiņā. Tātad mums to ir jāsāk uzlabot arī sistemātiski. Gan sekojot līdz mūsu fiziskajām aktivitātēm, gan arī psihoemocionālajai veselībai, gan arī uzturu paradumiem. Un tad šo visu kopā sākot darīt, mums ir lielākas izredzes to, ka mēs nenorausimies, bet saglabāsim veselību ilgtermiņā. Perfekti. Vai tu varētu pastāstīt, jo tikko tu pieminēji brīnišķīgi 3 ļoti svarīgus punktus, bet tagad tev bija 18, 19 gadi, es pieņemu, ka tu šos punktus vēl nezināji, bet tu esi vienalga tiem punktiem izgājusi cauri pati. Tas nozīmē, ka cilvēkiem pat nav jāzina šie 3 punkti, kā tu viņus brīnišķīgi tikko izklāstīji, bet tas vienkārši ir plānveids, bet katram jāaiziet cauri. Tev tas prasīja gadus, lai tu nonāktu līdz tam mindsetam un domāšanai, kura tev ir šodienā. Bet vadoties pēc šiem punktiem, cik daudz laika vidēji vajag cilvēkam, lai saprastu, ka, hei, es ar šo tieku galā? Katram šis posms ir individuāls, nav vienas definīcijas, tātad tu pēc mēneša būsi daudz gudrāks, tev vairs nebūs nekādu ēšanas traucējumu, ja viss. Nē, katram tas tomēr ir individuāli. Man, tas bija ilgāks posms, jo es negāju pie nekādiem speciālistiem. Man nebija šāda iespēju, kā jau teicu, par to draugu klātbūtnē, ģimenes klātbūtnē nerunāju. Es centos pati ar to tikt galā, un ja kāds man šobrīd būtu pateicis, ka tu taču varēji iet, tev ir iespēja, tu vari doties pie psihologa vai tu vari doties pie uzturu speciālista, es to būtu darījusi, bet tā kā man šis nebija, es centos, es izdomāju, ka es to darīšu pati un kaut ko centos atrast to veidu, kas man palīdz. Tad šobrīd ir, man šķiet, pavisam citādāk. Ir tik daudz veidu, kā mēs varam šo risināt, tāpēc katram, protams, tas ir individuāli, bet meklēt risinājumu, kas palīdz tieši tev, un vienkārši ir saprast to, ka nav jāpaiet gadiem, ja tu saproti, kāpēc tev tas ir svarīgi, ja tu sāc meklēt palīdzību, tas var notikt stipri ātrāk. Protams, katram tas ir individuāli, citam tie var būt mēneši un tā, bet vismaz atrisināt to sākotnējo problēmu, un tam tik tiešām tam nav jābūt vairāk gadu garumā. Ir jāsāk vienkārši rīkoties, ir jāapzinās, kāpēc tev tas ir svarīgi.
Tieši tā, piezvanīt draugam, klausies, man ir šāda situācija. Un tad jau tālāk saruna vedās. Tieši tā. Paldies, ka ieradies uz šodienas sarunu. Man ļoti patīk tavs piemērs par to, kā atpazīt fizisko un emocionālo izsalkumu. Tur bija minēts šis gentlemans un bad boys. Man ļoti patīk, ka tu dalies arī ar savu pieredzi, jo tā ir būtiska lieta. Tas, kam tu gāji cauri, visticamāk, joprojām cilvēki ikdienā saskarās, jo mēs visi esam kādā noteiktā cilvēku vidē. Un vai nu mēs gribam iederēties, vai mēs gribam iespaidot kādu, un hei, es gribu tev patikt, un tāpēc es sevi sāku ietekmēt. Bet nevienam nav jāpielāgo sevi tai videi. Es esmu gana labs, bet nevienmēr mēs varam nonākt līdz šim apziņas stāvoklim. Tāpēc mans ieteikums ir ikvienam, tev nav jābūt vienam, because you are not alone. Klausītāji, liels paldies, ka noklausījies šo epizodu, un atgādini, ja tev ir kādi jautājumi, droši tepat komentāros tos pievieno. Es aicinu sekot līdzi MyFitness podkastam bez svariem sociālajos tīklos, jo laika pa laikam mēs tur ieliekam jaunu informāciju. Elzbieta, liels paldies, ka biji uz šodienas epizodi. Dod 5.